Kad Eunisei bija tikai 10 gadi, viņas nākotne jau bija izlemta. Tika sagaidīts, ka viņai tiks veikta tradicionālā meiteņu apgraizīšanas procedūra, un drīz pēc tam viņa tiks izprecināta gandrīz 50 gadus vecam vīrietim. Tā nebija nākotne, ko viņa bija izvēlējusies vai vēlējusies. Baidoties no tā, kas viņu sagaida, Eunise izdarīja vienīgo, kas viņai ienāca prātā. Viņa uzticējās savai skolotājai. Es jūtos ļoti slikti, tāpēc es visu izstāstīju savai klases audzinātājai, lai viņa mani izglābtu. Tā vietā, lai viņu nosūtītu atpakaļ mājās, skolotāja aizveda Eunisu drošībā un sāka meklēt vietu, kur viņa varētu dzīvot pastāvīgi. Šie meklējumi viņa aizved uz Kajiado adventistu skolu un glābšanas centru, ko izveidoja Nairobi sieviešu kalpošanas nodaļa. Sieviešu kalpošanas nodaļa saprata, ka šīs meitenes patiešām cieš un nolēma izveidot nelielu glābšanas centru bērniem, lai palīdzētu šīm meitenēm. Tas, kas sākās kā neliela glābšanas iniciatīva masai meitenēm Kenijā, ir izaudzis par daudz ko lielāku. Šodien Kajiado nav tikai vieta, kur atrast patvērumu, tā ir viņu mājas. Šodien pie mums dzīvo vairāk nekā 250 izglābtu meiteņu. Viņas dzīvo internātā. Šī ir viņu māja vieta. Pat skolas brīvlaikā viņām nav kur doties. Papildus drošībai, Kajiado meitenes iegūst arī piederības sajūtu. Viņas kopā mācās, ēd un pielūdz Dievu. Daudzas ierodas zaudējuši uzticību tiem, kuriem vajadzētu viņus aizsargāt. Šeit viņas satiek skolotājus, kuri viņas sargā, aprūpētājus, kuri uzklausa, un draudzenes, kur saprot viņu stāstu, jo pašas ir piedzīvojuši ko līdzīgu. Pēdējo gadu laikā liela daļa skolas attīstības ir nodrošinājusi Maranatha Volunteers International atbalsts. Organizācijas brīvprātīgi ir palīdzējuši uzcelt mācību telpas, kopmītnes un citu nepieciešamo infrastruktūru. Tagad Eunise ir sākusi iztēloties nākotni, kuru veido cerība, nevis bailes. Kad es ierados šajā skolā, es nepratu lasīt Bībeli. Es pat nezināju, vai Dievs vispār pastāv, bet tagad es zinu daudz vairāk par Dievu, un tas patiesi ir izmainījis manu dzīvi. Skolotāji iedrošināta, ticība stiprināta un draugu atbalstīta, kuri viņai tic, viņa ir sākusi skatīties uz dzīvi citādi. Man ir cerība, un tagad es uz dzīvi raugos ar daudz lielāku cerību. Kad pabeigšu mācības, es atgriezīšos savā kopienā. Es palīdzēšu tiem, kam tas ir nepieciešams, visām meitenēm, kuras piedzīvo to pašu, kam esmu izgājusi cauri. Eunise ļoti labi saprot, kāda būtu bijusi viņas dzīve, ja neviens nebūtu iejaucies. Ja mani nebūtu izglābuši, es visticamāk jau būtu 5 bērnu māte. Lai gan skolas teritorija tagad ir labi attīstīta, ikdienas vajadzības joprojām ir ļoti steidzamas. Šiem skolēniem trūkst pārtikas. Pārtikas trūkst pilnībā. Šiem bērniem ir vajadzīgs ēdiens, apģērbs, citas pamatvajadzības un mācību materiāli. Meitenes šajā skolā nemaksā mācību maksu. Daudzas ir bārenes. Citas ir aizbēgušas no mājām, lai glābtos no bīstamām situācijām. Finansējumi šo pamatvajadzību nodrošināšanai ir ļoti maz. Šajā ceturksnī 13. sabata ziedojums, kas pazīstams arī kā ceturkšņa misijas projekts, tiks novirzīts Kajiado adventistu skolas un glābšanas centra darbības atbalstam. Jūsu ziedojums palīdzēs skolai rūpēties par šiem bērniem un nodrošināt viņiem nepieciešamo aprūpi. Ziedojot, jūs palīdzat uzturēt viņiem mājas. Jūs palīdzat dziedināt salauztas attiecības, un jūs dodat iespēju tādām meitenēm kā Eunise izaugt mīlestības, cieņas un cerības pilnā vidē, jo, kad tiek izglābta un atbalstīta viena meitene, mainās ne tikai viņas nākotne, bet arī nākamo paudžu dzīve. Paldies, ka atbalstāt šādus projektus!